Apsveicu visas meitenes meiteņu dienā, ko sauc par 8. martu. Dāvana gan būs 9. martā 8. vakarā, bet par to vēlāk. Kādēļ mani vecmāmiņa par meiteni sauc? Es esmu jau kundze gados, vai mani ar kādu jaunāku skuķi jauc? Nav meiteņu 70 gados, bet man ir, lai arī tev 80 būtu, tu esi un paliec man meitenes gados. Mākslinieks Lilita Postaža iepriekšējā vakarā pirms aizlidošanas mūžībām uzkrāsoja lūpas un palātas iemītniecēm teica viedus vārdus. Visām sievietēm, neraugoties uz vecumu, vienmēr ir jājūtās jaunām, skaistām, un tā viņa pacēla pirkstu uz augšu un teica, un galvenais nevainīgām. Un tad meitenes, esiet tādas. Tagad es jums piedāvāju ekskluzīvu dāvanu. Dāvanas ir bez maksas visām meitenēm, kurām ir vannas, vanniņas. Un katrā ziņā tāds ūdens daudzums, kuru jūs pielietosiet skaistuma kopšanai. Vannās varēsiet gulēt līdz brīdim, kad būs vēlēšanās celties augšā. Vanniņās varēsiet ielikt kājas, bet ūdens, kas būs atsevišķi sagatavots, ja jums nebūs ne vannas, ne vanniņas, un nebūs vēlēšanās arī likt tur kājas iekšā, šis ūdens būs vai nu sev apmiglot, vai uzlikt kādus apliekamos, jo viņš atjauno ādu. Un kas tad meitenēm vissvarīgākais? Atjaunot sevi, lai tiem džekiem varētu, lai viņi labāk varētu justies. Viņi jau tāpat varbūt labi jūtās, bet meitenes jau vienmēr grib sev uzspodināt, vai ne? Tad nu lūdzu, esiet tik laipnas, dalieties ar savām draudzenēm un atciet šo pasākumu. 8. vakarā, 9. martā. Pieslēguma links būs pie šī video. Esiet tik laipnas, dalieties, uzaiciniet visas meitenes, kurām ir vēlēšanās uzlabot savu ādas kvalitāti. Vienkārši labi justies. Paldies jums!